Es vēlējos ar šo klusumu solidarizēties ar tām ģimenēm, ar tām sievietēm, bērniem un arī vīriešiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē. Jo bieži vien vardarbība notiek tad, kad apkārtēji ir vienaldzīgi. Un tas ir nežēlīgi, ka šobrīd šajā politiskajā teātrī, kas ir Latvijā, Saeimā, tiek runāts, ka varētu atcelt Stambulas konvenciju un ka tā ir visa ļaunuma sakna. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tieši pieņemot šo starptautisko dokumentu gan policijai, gan tiesai, gan prokuratūrai, bija skaidrs dokuments, kas paredzēja, ka mums ir skaidrāk jānosaka principi, kā mēs neļausim vardarbībai ģimenē notikt. Man ļoti negribētos, ka šajā visā politiskajā teātrī cieši tās ģimenes, tās sievietes un bērni, kur ir uzticējušies valstī, kur ir uzticējušies politiķiem, kas ir devuši solījumu, ka viņi iestāsies par šīm ģimenēm, un tas vairs nebūs normāli, ka ģimenē vardarbība notiek, un to neieklasificēs kā sadzīvisku raksturu strīdu. Jo vardarbība ģimenē ļoti nopietna lieta. Tās neveicina veselīgas attiecības ne darbā, ne kaut kur citur arī bērnam izaugot. Man tas nav vienalga, ka sieviete cieš, ka bērns cieš. Un es gribu izdarīt visu, kas ir manos spēkos, lai tās ģimenes un tie cilvēki, kas ir uzticējušies valstī, un arī tās institūcijas, kas ir palīdzējušas, ir sniegušas palīdzīgu roku, ir strādājušas pie tā, lai upuri varētu nonākt drošā vietā, lai viņām būtu pienācīgs atbalsts no valsts institūcijām. Vai es to varēšu viena? Nē. Man vajag citus atbalstītājus, man vajag ministrus, man vajag tādus atbalstītājus arī sabiedrībā, kas to saprot un kas neklusē, tad, kad otrs sit. Kas neklusē, kad bērns nāk uz skolu ar zilumiem. Jo es negribu dzīvot vienaldzīgā sabiedrībā, un es nevēlos, lai mūsu cilvēki kļūst par upuriem politiķu teātrim.